Mani sauc Ainārs Ašaks, dzīvoju Babītē, pašā Rīgas pievārtē. Blakus man sēž mana ģimene, Agnese sieva, Patricija meitiņa un dēls Niks. Esmu 2 radiostaciju ziņu redaktors un diktors. Darbs parasti ļoti agri no rīta. 5 ceļos, jāsagatavo ziņas, datora. Lasām, kas no naktī noticis tur pasaulē, Latvijā, 5 minūtes tādā monotonā runāšanā. Un nedrīkst arī pārteikties, izrunā katrs vārds ļoti skaidri. Tur ir nodarbināts smadzenes, tu visu laiku domā impulsīvi, jo fiziski tu neesi tā noguris, bet tas viss kaut kādā veidā rāda tādu diezgan lielu nogurumu. Darbdiena pagājas, atnāk mājās un, protams, gulta ir katra cilvēka svētnīca, jo patiesībā mūžu lielāko daļu mēs pavadām miegā. Iepriekš mums bija standarta gulta, tā bija tāda vairāk atspera gulta, jau nolietota, jau bija pienācis laiks tomēr kaut ko mainīt. Jauna māja, jauna vide, jauns dzīvoklis, kaut kas jāmaina. Un tad mēs arī iegādājāmies Dormeo madraci. Sākumā mēs domājam, atbrauc tādā mazā rullītī, pēc tam viņš tā lēnām piepūtās. Pirmā nakts kaut kas jauns nebijis. No rīta tiešām galva skaidra, kaulu nespiež. Patiesībā viss apstiprinājās un attaisnojās. Tas, ko mēs arī gaidījām. Latvijas ekonomiskie apstākļi it kā ir sarežģīti un tomēr vai tu nopēc nekvalitatīvu madraci, nopēc šo madraci, kur ir speciāli izstrādāts zinātniski sabalansēts sastāvs ir iekšā. Es domāju, ka par to var maksāt, ja tas attaisno kvalitāti attaisnot. 6 716 9012